Šodien uz spēka sarunu esmu aicinājusi Latvijas spēka vīru un vairāk kārtēji pasaules spēka vīru čempionu līgas čempionu Daini Zāģeri, kurš ar savu disciplīnu un mieru ir iedvesmojis, domāju, ka daudzus cilvēkus. Sveiks, Daini! Čau, čau! Un kā redzams, es šodien arī neesmu viena. Pie mums ir ieradies Borealis Latvija, mūsu atbalstītāju ražotais veselības robots, kuru mēs vēlāk kopā arī izmēģināsim. Bet tagad pievērsīsimies mūsu sarunai. Pastāsti, kā sākās tavs ceļš uz spēka vīra titulu? Nu, tas tā, man liekas, netīšām. Atbrauc, beidz strādāt Dānijā un sāk dzīvot Rīgā un sāk trenēties klubā F1 par powerliftingu jau ar tādu, nu, tā kā 3 cīņas novirzienu, kas arī, protams, kas saistās arī ar spēka vīru tādu bāzi. Un tad vienā reizē man atnāca tāds cilvēks, Jākabs Sliede, kas uzaicināja man uz tādu tā kā šovu, kur piedalās tā kā 2 amatieru spēka vīri un 2 cilvēki no powerliftingu. Viens, protams, no tas bija pirmie soļi spēka vīros, bija uz Liepājas šosejas Lāču maizes ražotnē vai rūpnīcā, kā viņi tur saucās. Un tad es tās sacensības uzvarēju. Un tad kaut kā izdomāju to, ka vajadzētu varbūt pamēģināt šodien to nišu, jo tur ir tā, ka powerliftingā tev ir 3 vingrinājumi un 9 cēlieni, tad cik tu vari, tik var, bet spēka vīru sportā ir tas azarts, kad viens vingrinājums tev iet, otrs tev nav tik labs, un tad varbūt tā konkurence, un tas, tāds, protams, bišķi pa nerviem iedod arī viss tas pasākums, bet tas bija manas tās pirmās sacensības 2007. gadā. Un tad jau es izdomāju to, ka nākošajā gadā es gribu sagatavoties uz amatieru čempionātu Latvijā. Tad viņš bija diezgan labā līmenī un ļoti daudz atlēti bija. Un tad pirmajās sacensībās jau Ogrē no jau, man liekas, 18, 19 dalībniekiem es amatieros uzvarēju. Un pa lielam visu to sezonu arī viss posms uzvarēju. Lai gan es tā nebija domājis, ka tā sanāks, bet, jo tur jau bija cilvēki ar pieredzi, bet man kaut kā tā sanāca. Un Bergmans pieaicināja pēc tam nākošajā gadā pie elites grupas, kur varējām startēt tā kā pie lielajiem Latvijas vīriem. Un kādām īpašībām, varbūt arī tādiem fiziskiem dotumiem ir jāpiemīt cilvēkam, lai viņš kļūtu par spēka vīru? Tur droši vien jāsakrīt ir diezgan daudz. Viens ir tas, ka tev jābūt ir kaut kādam mērķim, uz ko tu ej, un lai to mērķi sasniegt, tev jābūt ir gribas spēkam un atbildībai pret to, ko tu dari. Un ja tev ir tas treniņš, tev diemžēl ir jāatsakās aiziet, varbūt tusēties, nekā iet uz to treniņu. Un tas ir tas, kas varbūt velk uz to sasniegumu virsot. Un tas, protams, kad arī tās sacensības, kad tu sāc uzvarēt, un tas ir tāds enerģijas lādiņš, kas tev valk augšā. Bet man liekas, ka tas ir mērķtiecīgi, atbildība un gribas spēka kaut ko pierādīt. Man tas arī bija tāds gribas spēks, vajag pierādīt kaut ko ne tikai sev, bet arī pārējiem, kad es kaut ko varu izdarīt un kaut ko varu sasniegt arī sportā, nevis Latvijā un Baltijā, bet arī ārpus tām robežām. Un pastāst par tādu savu pasaules pieredzi, jo tas, manuprāt, ir tāds mums latviešiem ļoti svarīgs tituls, kad mēs esam pasaules čempioni. Un kāds bija tavs ceļš tur? Diezgan smags jau viņš ir gājis, ir visādi gājis, kā augšā, lejā un ir gan veiksmīgi starti bijuši, ir gan neveiksmīgi starti, ir gan mentāli kaut kādas bedres bijušas, kurā grūti ir uzkāpt tā kā apakaļ augšā. Un tas jau nav tā, ka tu esi fiziski spēcīgs, ka tev nav jābūt arī mentāli spēcīgam. Ja brīžiem ir tā, ka ja tev mentālā gatavība nav sagatavot pietiekami, tad ar to fizisko spēku ir diezgan par mazu, un tad ir diezgan grūti. Un tad pirmie gadi bija diezgan tādi smagi, jo pirmās sacensības, kā aizbrauc tādā starptautiskā līgā startēt, tad bija visu laiku tā, ko tu dari šeit, un tie pirmās sacensības tev sev jāpierāda, un tādā garā, un ja tu kas likt nostartēs, kas tev pēc tam aicinās, un tad tas bija tādā veidā, varbūt nedaudz sev dedzināja kopā, un, protams, ka to psiholoģisko to var uztrenēt tikai ar gadiem, ar sacensībām, ar pieredzi. Un tikai tādā veidā tu vari tikt tam kaut kādam līmenim pāri un noticēt tiem spēkiem, ka tu vari startēt arī tādā pasaules līmenī. Bet līdz tam momentam, protams, kad bija traumas un kaut kas, un tas ir diezgan spēcīgs sports, un mēs tur pārcilājam ļoti lielus svarus, un tad ir tā, kad arī bez tām nevar iztikt. Un katra trauma, protams, kad tu dabūni traumu, tad viens jau ir tas, ka tagad jau
tā medicīna ir tik daudz attīstījusies, kad uztais to operāciju un tu diezgan ātri vari tiekāpt iekšā apakaļ tādā vilcienā. Bet viens jau ir tas, ka tu uztais to operāciju, otrs ir kā tu galvā tiec pār tam visam. Bet es biju tāds, man diezgan ātri viss tas izdevās, un es nezinu, tāds varbūt savā veidā traks no tiem spēka vīriem, kad ieliec iekšā diezgan ātri, un tā notikās viss tas stāsts un gājiens uz to titulu. Un daudziem arī sportistiem, protams, ir ne tikai augšas, jā, bet ir arī lejas, un droši vien tādi brīži, kad mēs esam ļoti maz motivēti vai piedzīvojuši kaut kādas neveiksmes. Kā tev ir tajos brīžos, kā tu sevi motivē un kā tu kā treneris motivētu arī varbūt kādus cilvēkus, kas arī vēlas sasniegt sportiskus mērķus? Jā, es domāju, ka tādi brīži ir gandrīz katram sportistam, un lai viņš nestāst, ka tāda nav. Jo tikai no tādām lietām, galvenais no katrām neveiksmēm es centos izdarīt kaut kādus secinājumus un nevis uzskatīt to, kā tas ir mīnus, bet paņemt no tā mīnus kaut kādus plusus, lai darītu to, kas man nebija jādara, varbūt tā, un kas man bija nepareizi, un mēģināt mācīties, un tādā veidā izsecināt tās kļūdas un labot tās kļūdas katrā posmā, un tas jau, man liekas, ir tas moments, kas tev atkal dzen uz priekšu, vienkārši, es neatceros, kas tā bija pa grāmatu, bet es lasīju, vai nebija Čakam Norisam par tādu dzenu gudrību, un tur bija rakstīts, ka, ja tu esi nokritis, tad celies 2 reizes spēcīgāk augšā, un varbūt, ka tā frāze man visu laiku ir iesēdusies iekšā, un tas, kas visu laiku mēģina sev pacelt augšā. Jā, šis, manuprāt, ir tāds arī ļoti vērtīgs padoms īstenībā jebkuram, jo mums jau visiem ne tikai sportā ir kaut kādas neveiksmes, un patiesībā tas, kā mums tas būtu jādara, ir jāpaņem no tās neveiksmes lietas, kas neizdevās, jādara labāk, un tad mēs varam iet tālāk. Kā tu gūsti mieru pirms tām sacensībām, jo noteikti ir jākoncentrējās ļoti, vai ne, un mums taču pārņem tāda satraukums pirms tāda svarīga izgājiena. Kā tu sevi tā kā nofokusē un iegūsti to mieru? Ir sacensības, kurā varbūt tev nav tas spiediens, ka tu vari pieiet bišķiņ mierīgāk un ka tev nespiež no malas, tur, piemēram, tāpat atbalstītāji, skatītāji, vēl kaut kas, tad tie starti varbūt ir brīžiem vieglāk, un tad varbūt nav tā koncentrācija vajadzīga tik liela un piedalies un tad darbojies, bet protams, citi klausās mūziku. Es it kā arī citreiz tā kā mēģinu varbūt, noslēgties, bet es neteikšu, ka tas man varbūt tā kā palīdz, bet mēs tā vairāk tā kā mēģinu komunicēt ar visiem tiem atlētiem un censties vairāk nedomāt par to, kas notiksies uz to laukumu, jo izējot uz laukumu, tev šajā vietā galvā tev jābūt ir tukšai. Lai nav tā, kad ir kaut kāda miskast galvā, ko es mācu arī savam dēlam, jo ja tu izēj laukumā un tev ir iekšā miskaste, tad būs diezgan grūti startēt. Bet tas, protams, ka tas viss nāk ar laiku un to ir jāmāk, ir jāatrod kaut kāda savā formula, kas strādā tieši tev un tādā veidā var darboties. Bet man bija visāds. Parasti, kad es eju, tad es magnēziju, piemēram, mums ir tāds šķidrais magnēzijas, es viņu varu spiest 3 reizes pat uz rokām, jo tad, kad ir kaut vai 5 minūtes līdz startam, es uzspiedīšu 1 reizi, bet līdz tam startam es vēl 2 reizes uzspiedīšu, lai man būtu drošs, kad man viņš ir pietiekoši daudz. Tas tāds, tas tāds drošības garants varbūt, bet nevienmēr varbūt. Tas tā, un protams, arī tas citreiz arī to mūziku, bet mūziku varbūt es neesmu tik daudz, bet, es saku, es tiešām centies ir, mēģinājis tās domas novērst no to startu nost tā, kad ar komunikāciju kaut ko mēģināt vairāk runāt, nevis iesaisties varbūt sevi un tā, bet bija sākums arī tas, kad sēdēja kaktā un viens pats kaut ko domāja, mēģināja tur uzmundrināt sev un tādā veidā iet ārā un startēt. Kādi būtu tavi padomi kā tādam tiešām pieredzējušam spēkavīram, kurš ir izgājis cauri tiešām elleju un ugunī? Kādi būtu tavi ieteikumi jauniešiem, kur vēlas uzsākt savu ceļu sportā? Kā viņiem labāk trenēties un kā viņiem ne tikai fiziski trenēties, bet arī mentāli? Kas būtu nepieciešams? Jābūt ir kaut kādam mērķītim, jo parasti, kad es stāstu, kad cilvēks bez mērķa, man liekas, viņš ir pazudis cilvēks. Tas ir, man liekas, kad skaidrs un atbildībai pret to, ko tu dari. Galvenais ir varbūt notrāpīt to īsto laiku, kad varbūt darboties spēcīgāk, tur vēl kaut kas, jo mums jau ir tas stereotips, kad, vecāki jau no tā bērna grib dabūt ārā jau
nezinu, 15, 16 gados, tur, nezinu, futbolā Ronaldo, tur, nezinu, tādās hokejā, tur, nezinu, Greķi un viss pārējos, bet tad brīžiem ir tā, ka tie bērni to spiedienu neiztur, un tas ir, man liekas, ka lielākā kļūda, kad neļauj varbūt izdzīvot to bērnību un viss tādas lietas, un tāpēc diezgan daudz labi atlēti paliek tur, kur viņi paliek. Tikai tāpēc, ka tas ir tāds spiediens varbūt no malas vēl kaut kas, bet man liekas, ka bērniem ir jāizbauda tas, ko viņi dara, un tad arī tie rezultāti būs. Nevis likt visu laiku tādos grožos un uzspiest to visiem, jo tad, ja tu uzspied, diezgan daudz vecāku, kas grib varbūt realizēt savu vecāku sapni un uzspiež to bērniem, tas manā skatījumā ir diezgan nepareizi, un mēs vienkārši zaudējam laiku ar to, kad viņš var darīt kaut ko tādu, kas viņam patīk un izdodas. Tas ir diezgan, es pats strādāju kā treneris, un es to diezgan daudz varu novērot. Un kā viss šis tavs dzīves ceļš un piedzīvotais palīdz tev kā tēvam audzināt savu dēlu? Jā, es viņam daudz mēģinu arī palīdzēt psiholoģiski pirms spēlēm brauc, mēģinu tā kā noskaņot un tā. Bija mums vienreiz tāds atgadījums, kad viņu izaicināju uz vienu tādu turnīru, un viņš atteicās braukt. Un, protams, kad man kā tēvam, zinu, kā viņu tur uzaicināja, viņš tur zina labi spēlē, tur vēl tāpēc arī viņu tur paņēma, bet es kaut kā, man liekas, tā ceru, ka gudri izdarīju, jo es braucu mājās, viņam piedāvāju divus tādus variantus, kad, redz, tu var būt tāda līmeņa spēlētājs, spēlē tādā priekpēc, un tā, tur, zina, aizbrauks un nopirks, un tur bucīši tur tāds parastos un samaksāšu to par treniņiem, viss darbojies. Tev tur nav varbūt neprasīšu, tev tur, nezinu, gribas spēku, tur atbildību pret to visu, bet tev ir otrs variants, kurā es tev gribu, tā kā prasu no tevīm atbildību, tad mērķtiecību, un arī tas ir tas, ko es esmu rādījis viņam visu laiku, kad ir jāiet jācīnās, kad neviens tev, neko rokās neiedos, ja tu negribēsi ar smagu darbu kaut ko darīt, nevienmēr tas varbūt nāk ar smagu darbu, bet man viņš ir nācis ar smagu, un tāpēc varbūt rādu to sajūtu viņam, kad ir jāiet uz priekšu, kad ja tu esi zemē kaut vai, ir visādi kritumi, kāpumi, vēl kaut kas, kad tev ir jāsaņemās jebkurā brīdī, un jābūt arī ne tikai fiziski spēcīgam, bet arī mentāli, un ja tu būsi gan vienā, gan otrā spēcīgs, tad jau tie panākumi, es domāju, ka neizpaliks. Un tas ir varbūt tas, ko es visu laiku gribēju parādīt, un arī, labi, es tagad neesmu varbūt tādā aktīvā sportā, bet tāpatās es kaut ko daru, braucu ar velosipēdu, un trasē man diezgan bieži ir tās domas, kad es braucu, un tad es atceros tos solījumus, ko es teicu dēlam, kad, takši nevajag padoties, bet ar visu to, tad es mēģinu sev tos kilometrus nozakt un braukt uz priekšu, vai cik viegli vai smagi man nav, bet tas man it kā palīdz. Un ir bijuši kaut kādas trases, labi, es neesmu tu nekāds riteņbraucējs, droši vien, ka nebūšu ne 50, ne 100 vietā, bet tā man ir tāda meditācija, kurā es varu apkopot savus domas, un viena no tām domām ir tā, ka es taču cīnos, un es taču rādu arī puikam to, kad vajag iet uz priekšu un nepadoties, lai tās ir, kādas sacensības, bet tas ir tas, ka tev ir jādarbojās, un bez cīņas te nekas nenotiksies. Kamēr jūs dosieties reklāmas pauzē, mēs kopā ar Daini iedzersim ūdeni, un šodien mēs esam izvēlējušies ūdeni ar 0 kalorijām, bez cukura un ar ogu garšu. Izklausās, ka tu esi patiesi tāds iedvesmojošs tāds piemērs vispār kopumā tēviem, bet pastāsti, kāda tev šķiet, kāda ir tēva loma dēla dzīvē? Es domāju, ka viņam jau savā ziņā ir jābūt tā kā piemēram, jo, lai viņš paņem no tēva kaut kādas pozitīvas lietas, nevis tā kā viss te apkārt, kas skatās to negatīvo un arī aiziet arī negatīvajā ceļā. Un man liekas, ka tas ir diezgan bieži novērojams tagad. Ja cevišķi jauniešu vidū, un ja tev ir vecāki, ir, nezinu, alkoholi, tur vēl kaut kādi, tad arī man tādam ir jābūt. Un es īsti tā negribu tā kā parādīt to un būt tā kā piemērs, varbūt no kā ņemt, tā kā, negluži varbūt elks, bet lai nav tā, ka tur pateikt, man teica, bija tāds, bet tur viņš vai aiziet tur pateikt, to man bija šitāds, te mēs darījām to, un kā mēs te vienā arī diskusijā mamām un tētiem runājam, kad, vismaz tas, kad paliks tie lielie gadi, kad viņš aizies pats savā dzīvē, kad būs vismaz redzēs tā viena diena, kad mēs varam ar dēlu aizbraukt kaut vai pamakšķerēt, vai tur, nezinu, uzspēlēt futbolu, vai pabraukt ar kartingiem, un man liekas, ka tas ir tā baigi svarīgi, lai no tā, kad viņš noliek to tēva,
numuriņu pašā pēdējā līmenī un tikai pazvanīs tad, kad redzēs 5-10 eiro vai vēl kaut ko. Bet mēs cenšamies, par cik arī Esoli sportoju un viņš, tad mēs citreiz piedalāmies arī tādos kopīgos turnīros, kur uzspēlējam futbolu. Lai vai kā mēs neesam varbūt lielos turnīros uzvarējuši, bet kopā esam pacēluši tur kausu 2 reizes, man liekas. Vai pat 3, un tas tāds baigais gandarījums, ka tu var spēlēt vienā komandā ar dēlu un vēl uzvarēt un sasniegt kaut ko kopā, un tas tāds, lai gan man jau arī tie gadi skrien un zini, jāsāk būs domāt varbūt par mierīgāku sportu, bet pagaidām ir tā, ka es, cik var, tik izbaudu kopā ar viņu un darbojamies. Jā, manuprāt, tu tiešām esi tāds lielisks piemērs un būtu ļoti labi, ja visi tēvi ieklausītos un tiešām iet šādu ceļu. Bet pastāstīji, ko tu šobrīd dari? Es saprotu, spēka vīru karjeru tu neesi nolicis malā, tāpatās reizēm tev šis adrenalīns vilina, bet kāda ir tava ikdiena ārpus spēka vīra ceļa? Vēl it kā oficiāli neesmu tā pateicis, ka es aizgājis no tā spēka vīra sporta un it kā brīžiem varbūt tā kā uznāk kaut kāds brīdis, tā ka varbūt mēģināt kaut ko vēl, bet jāsaprot jau arī, ka pēc katras gads tev pieliek atkal bišķiņ to risku uz traumām un vispārējo, tāpēc, grūti, bet, protams, ka es sportoju pats arī tādā vairāk tā hobija līmenī, bet pats, protams, nodarbojos ar trenēšanu, mums ir savu funkcionālā zāle, kur mēs piedāvājam arī gan sievietēm, gan vīriešiem, gan cilvēkiem, kas varbūt nav ar sportu sasaistījušies, ka var nākt un darboties un to pašu pamēģināt, ko es esmu darījis, tikai vieglajā versijā. Un nav ko tur baidīties, un viss mēs pielāgojam un darbojamies. Un otrs vasarā es nodarbojos arī ar tā team building, komandas saliedēšanu, vadīšanu. Tur mums ir plostu braucieni, taisam pastaigas ar aktivitātēm, sportspēles kompānijām, un tas ir man tāda otrā niša, kur es varbūt atradis sev to, negluži to talantu, bet tas, kas man padodās un darbojos arī tādā sfērā. Jā, izklausās ļoti interesanti. Es arī esmu bijis tavos treniņos un noteikti iesaku ikvienam nodarboties arī ar šādām fiziskajām aktivitātēm, kas īstenībā varbūt nav mums ikdienā pat ierasts. Bet pastāsti, kā tu motivē vispār cilvēkus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm? Kāda būtu tādi motivācijas vārdi, kāpēc cilvēkam vispār vajadzētu kustēties? Ir ļoti daudz dzirdēts, mēs zinām, ka tas ir labi, bet nevienmēr cilvēki tomēr to dara. Mums, man liekas, sabiedrībā ir tas moments tāds, kad vajag nolaist līdz tādam līmenim, kad viss jau ir slikti un tikai tad sāk domāt, ko mēs varam darīt savā veselībā. Un tas, protams, kad ir 2 reizes sarežģītāk visu to izdarīt nekā laicīgi, varbūt aiziet izkustēties, nav jau tev jāiet cilāt tos svarus, bet pietiek jau arī vakarā aiziet kaut kādā nelielā pastaigā vai kaut kādā nelielā skrējienā, kas jau tev arī no tām ikdienas darbiem tev diezgan daudz ko palīdz. Un kā jau es teicu, kad mums jau ir tas stereotips, kad, tad, kad sāk kaut kas sāpēt, tad mēs sākam domāt, vai mēs ejam pie fizioterapeita, vai mēs sākam kaut kur kustēties treniņos un darboties, bet to visu, man liekas, ka var apiet, sākot viss jau laicīgi to darīt un darboties, jo lielam arī tie, kas sēdoši darbu dara, domā, ka varbūt viņiem ir tas darbs viegls, bet nav jau tā, ka viss ir tik vienkārši. Tāpatās tas mugurkauls nosēžās, visas slāpstiņas, viss spranda, viss ir saspringti un viss. Un tā stundiņa, ko tev vajadzētu izkustēties, tā jau tikai nāk par labu pēc tā sēdošā darba. Un diezgan bieži ir tāda, ka, tad, kad nosēdi, tu nezini visu to nedēļu un tu nekusties, un tad pēc tam tev mugurs sāp, tev tas ir šķīps, tev tas ir un tas. Bet to jau droši vien, ka vajag sākt arī laicīgi darīt un mēģināt to darbu apvienot, lai vai kā, cik tas aizņemts ir, bet 30 minūtes varbūt vakarā var iziet un pastaigāties, vai tu nelielā skrējienā atrast, es tā domāju. Vienkārši parasti mēs mēģinām izdomāt kaut kāds atrunas, lai kaut ko nedarītu tajā pašā laikā, lai mēs izietu ārā kaut ko izdarīt, padarboties, un tas jau tikai nāk veselībai tev pa labu. Un neielaist to līmeni līdz tādam momentam, ka tev ir jāiet jau pie speciālistiem un vēl visādiem dakteriem, kas tev mēģina pēc tam salikt apakaļ. Tā kā es domāju, ka visumā tā kustība ir vajadzīga jebkurā brīdī, jebkurā vecumā un ir jādarbojas.
Tieši tā, es tev pilnīgi piekrītu, jo patiesībā jau tad, kad mēs esam sevi ielaiduši līdz kaut kādam līmenim, tas prasa daudz ilgāku laiku un pūles, finanses un visu pārējo, lai mēs tiktu ar to galā. Un vieglāk ir tiešām investēt katru dienu kaut vai 30 minūtes savā ķermenī. Te kā mūsu raidījums saucās Māksla dzīvot, tāpēc es tev jautāšu, kas tev kā Dainim personīgi ir māksla dzīvot? Man liekas, ka manējā māksla ir, iesaistīties visādās lietās, kas man dod to adrenalīnu, tās asās sajūtas un vienmēr ielikt kaut kur jaunā iekšā, kaut kādās lietās, kas varbūt pārbaudīt sevi, nevis arī kā spēka vīrs, bet kaut kādās lietās, kas varbūt citiem ir tā doma, ka tu taču esi spēka vīrs, tu jau to taču nevar izdarīt. Un tas ir varbūt tas, ka tas man atkal iedod tādu, tā kā pierādīt vajadzētu to, ka kādreiz taču var arī, es varu viss izdarīt, un es varu pacelt 400 kg no zemes, es varu pavilkt mašīnas, bet es arī varu noiet 50 km vienā dienā, vai tu nobraukt ar velosipēdu, tos 40 km pa mežiem un darboties, un tas tā varbūt, man tā ir tā māksla, varbūt iekulties tādās lietās, bet es tur tā nesūdzos, jo tas ir tāds izaicinājums, jo es vienmēr esmu uzskatījis to, ka cilvēku spējas ir neierobežotas, jo dīvānā sēžot, jau tu viņas neizmērīs. Un katrs, kāpēc arī es startējis MMA cīņā, varbūt viņi nebija tā kā gribētos, bet es gribēju iet iekšā, sajust, kā ir būt tādā ringā iekšā, un es esmu to izdarījis, es zinu, kāds tās sajūtas ir. Protams, ja tur būtu bišķi lielāks tās finanses, kāpēc gan nevarbūt arī vēl kaut ko varētu padarboties un paņemties, bet ļoti daudz ir tādi, kas mēģina sēdēt tur pie kompjūtera un tikai ierakstos komentārus stulbos, tur es tur varētu, nezinu, viņi jau sasist, vai tur es to būtu pacēlis 13 reizes vairāk nekā tu un tā, bet tai pašā laikā dīvānā sēžot, tu jau neko neiegūsi. Un man tas varbūt ir tas gribās pierādīt to, kādās spējas ir diezgan lielas, jo viss te kāp Himalajos bez skābekļa maskām un vēl tur darbojās, jo tu jau sēžot un vienīgā fiziskā aktivitāte ir aiziet, paņemt lecskapī kaut ko tur, vai pēc tam pārslēgt kaut kādu kanālu. Tas nav varbūt mans stils, jo es laiku gājis un darbojies. Protams, kad es neizvēlos varbūt vieglākos tos pārbaudījumus, bet tā ir tāda māksla varbūt tik no viņiem ārā. Ja tu esi pateicis to, ka jā, es to izdarīšu, tad es to izdarīšu vienalga kā, bet un ko man tas prasīs. Un tas ir tāds, varbūt tāds mans mākslas darbs manai dzīvei, ko es piekopju, un es arī par to nesūdzos, jo man liekas, mēs jau dzīvojam emocijām, ko pēc tam ir vērts atcerēties. Ja man būs mazbērni, es varēšu stāstīt, ka darīju to, darīju šito, nevis sēdēt, to ir kādu seriālu es noskatījos, vai nezinu, kādu kompjūteru spēlīt izgājis. Man liekas, ka tas ir tāds mākslas darbs, ko ir vērts arī piekopt pārējiem. Pilnīgi piekrīt, jā, jo šis tiešām ir ļoti iedvesmojoši, jo patiesībā jau mums var, kā mūsdienu pasauli rāda, mums var atņemt pilnībā visu, jebkādas materiālas lietas, bet mums nekad nevar atņemt labās emocijas, mūsu piedzīvoto zināšanas, visu, ko mēs esam patiesībā ieguldījuši sevi, un tā ir arī, man liekas, tā tiešām lielākā vērtība vispār to piedzīvot. Tā kā paldies tev par šo iedvesmojošo sarunu, domāju, ļoti daudz cilvēku ieklausīsies, ņems piemēru un sāks kustēties, izaicināt sevi, un man patiešām palika atmiņā tas teksts par tiem mērķiem, jo īstenībā tiešām katram cilvēkam ir jābūt mērķim, un tikai tad mēs esam motivēti kustēties un doties uz priekšu. Jā, jo vēl runājot par tiem mērķiem, vienmēr es esmu uzsvērs to, ka, lai sasniegtu ko lielu, jo diezgan bieži mēs saliekam augstus tos mērķus un tādus nesasniedzamos, un tad mēs sadegam jau pusceļā to mērķi pildot, bet nospraust kaut kādu lielo mērķi un pa maziem mērķīšiem visu laiku iet uz priekšu un darboties. Es domāju, ka tā schēma un tas process ir daudz veiksmīgāks un labāks nekā tas ir tā, ka jo es vienmēr esmu mācījis, ka, lai tikt pie kārtīgas pils, ir jāuzceļ kārtīgs pamats, un tad sāk pamazām, un tad jau tu nenogrims. Ja tiks uzcels uzreiz pili, viņi var būt diezgan ātri un nogrimt, un tad būs diezgan slikti. Tas man tāda dzīves devīze, ko es mēģinu
darboties, jo jādzīvo vienai dienai, man liekas, un ir jādod ir gāzi grīdā, kā teikt. Tā, un es tev vēlos pasniegt arī dāvaniņu no mūsu atbalstītāja Vizeo, lai tev skaidrākas acis un lai tu saskati savus mērķus. Vizeo kapsulas ir radītas, lai rūpētos par acu labsajūtu. Tās īpaši piemērotas jūtīgām un noslogotām acīm, kas ikdienā saskarās ar palielinātu slodzi. Paldies! Būs foršāk, jā. Varēšu braukt bez brillēm tagad ar gomkās. Vēlos pasniegt tev dāvaniņu arī no Stenders augstas kvalitātes vannas rituālu un ķermeņu kopšanu, lai pēc treniņiem tu spētu arī atjaunoties un palutinātu pats sevi. Paldies, jā, paldies. Bet tagad mēs izmēģināsim mūsu lielisko robotu, kurā es esmu pavadījusi visu šo interviju. Ideja par Borealis veselības robotiem ir dzimusi Igaunijā, un to ir radījuši fizioterapeits un olimpiskais atlēts, lai uzlabotu cilvēku ikdienas labsajūtu. Sāciet dienu ar uzmundrinošu masāžu, lai stimulētu asinsriti vai noslēgtu aktīvu darba dienu ar nomierinošu procedūru, lai mazinātu spriedzi un nodrošinātu kvalitatīvu miegu. Regulāras masāžas stiprina imūnsistēmu, uzlabo produktivitāti un garstāvokli. Masāžas krēsls piedāvā veidu, kā uzlabot pašsajūtu. Nekad nepalaid garām iespēju parūpēties par savu ķermeni neatkarīgi no apstākļiem. Masāžas krēsla tehnoloģija atdarina cilvēku pieskārienu. Pielāgojamas masāžas iespējas ļauj lietotājiem koncentrēties uz konkrētu ķermeņa zonu.